Iekšā kaimi. Sveiks, kaimi! Nāc pie manis, uzvedīsim broku. Atķērim, ko uzvērt? Viss. Sveiks! Tev vajag augstēt durvis lietas. Vakardien normāli apsējam. Ko tu vakar? Es vakar asfaltēju muguras un guļot paneriem. Oi, aptver, veici. Oi, ko tu saki pajam? Man siena mājas izmet. Tā jau ir kā ir. Ko tu vakar drēbi, tu pie manis aizmet? Es vakar arī biju? Bija, es atceros, kaut ko tu teici. Siena mājas izmet. Puika dupci gorīgi man pie acīm. Oi, īstenībā, pasties kā atstājām pie drēbes vakar noķērbāmies, pliki gājām. Mēs peldēt gājām? Apakšbliks tos lapi. Tā es pārēc čurāju fiksēs. Man jau tāda toalets nav, nu. Vakar dibina apsalties. Es apkakāju, bet nu viss ir normāli. Brauc, ka tos papīlēt paņemt taču. Nē, nu, ir reizes, kad es labāk nopērku sev apinīt. Reku man atnāca avīze jauna. Jā? Viena no Irākas, viena no Pakistānas. Šitā tā labā. Jā. Slikti jau nav. Maizītis jau sievas attaisījusi. Kur viņš papīrs? Tu šito zināji? Pauskas kristīgā pamatsko līdzvarojas pēdējos apsalvēņus. Jā. Padomju okupācijas skaudrās rētas. Nu, bļaļ, kas par idiotu? Cālītis būs slēgts jūlijā. Iela salūksnē. Cālītis slēgts jūlijā. Apkogā kuma. Ej, dīšķi. Cālītis. Vārdu sakot, te ir rakstīts iela salūksnē. Tās ir pilnībā atvērtas Skaiskalnas klosterim, lai mēs to varam aizvākt skatu nebojāšanai. Pulkstenis 11. jūnijā. Bļā, jūnijas jau pagājuši. Pulksteni 11. Jā. Nice. Pa LTV1 mēs vedīsim. Reku imants tēt. Tas ir vairs kāds Populārs cilvēks. Tas vēl ir savu plešanu. Jā. Tas jau piņšķis ir. Kāds tā piņšķis? Nesat man tēt piņšķis. Gardi sestdienu rīti ar pliku vāverī. Ar tev ir? Tev ir plika vāverī? Esi gardēdis. Esmu gardēdis. Talkojas iecevas dārdēļ dār. Zemes elpa. Nezinu, kas tas ir. Skaties, 86. gadā, redzi, šitāds maziņš bija. Jop, vai maļ. Piedzimu tāds mazs. Šito es zinu. Vai ne? Kenedijs. Visi viņu zina. Viņš taču ar Marilyn Monroe te cepās pagājuši. Jā, labi, atceries Elvis Preslijs, kā atbrauc mēs tur ar viņu tā tresi. Jā, viņam vēl te draugi no turienes. Jā. Ko es kaimi pārēt? Sveiks, kaimi! Domā, kaimi neptik. Tātad zemes elpa. Šurpļets šodien nopelnīja latu. Dabēti? Ļatu. Bet tā rakstīts Igauns Pateic, šitais čalis rāda, ka viņam rīkšķi. Būtu man īkšķi. Pateikšu mammai. Zin kā tā, vai es nezinu. Tu negribi zināt par to, ka tu īkšķi darīji. Ar īkšķi? Gribenā? Pasmažoju nespīd. Es nevaru ēst. Man tāds čujs, ka man ir jāpēd viena maizīte. Negribu ēst. Čista, sievas attaisījusi. To tev vien es teicu, muļka. Pretrunīga personība ar padomju okupācijas gadiem tieši saucās lasīt takšu nemāku. Zvani abonentu servisām 909 1001. Meitenes pa brīvu. Būtu man telefons zvanīt. Kurš savēju vakaru liku? Man vidināja ielikt. Oi! Tāpēc man vibrēja no rīta. Oi, kāds pašvana? Es viņu cik patīkam būs. Man jau no rīta vibrēja un man patika. Jā. Vārdu sakot. Kaimi, pastīsimies, ko tie teturs dara. Jā. Man tā teica, ka man sieva krāpjot. Nu, attais logu.
Jā. Tā ir man sieva. Ev. Ev! Evgeņija, beidz irāties klāp. Sieva! Tu maitā. Akšīnāj. Pārādies mājās. Uz paneļiem vairs negulēt. Upē tevi iemetīs smerdele. Seriāla atkarība galvenais varonis noslēdz darījumu ar sātanu. Reāli, tu esi izplūdis. Stāsts par leģendāro balerīnu Margu Fonteinu. Reāli runājot, Fonteins bija īstenībā cilvēks, kas izdomāja pirdienu. Viņam patika, bet cilvēkam jau prātiņš arī mājās kūpo. Vai es tā skatos, man ir jāsūžās tiem stulbeņiem, kas ir teiši štāvīs. Tas reāli stāsts par leģendāro balerīnu Margu Fonteinu. Kāpēc tur nav lapa? Pačiļo, iedzer kafiju. Kas man cits atliek? Es to sen maizīt norīs, es to sievai pateikšu paldies rīt vakarā gultā. Nē, mājās es... Tāds. Domāju, ka tev jākrāpi man. Nē, tu domāji, ka skrāpi tevi vairs manu sievu. Nu, veicīt, tev nu gan tā domāšana. Jā. Var sekot, šodien Itālijā ir atrasta liena stepene. Petene. Ir vārds avīzē. Viņi tur atrada un viņa ēda konservētu lapsu ar zaļu dibeni. Es vakar vispār biju veikalā, ja? Es maizes vietā nopirku āfrikāņi. Imigrantu to? Jā. Tur 3 čigāņus piedāvāja. Es teicu, man čigāņus nevajag. Salīdzina afrikāņu ar čigāņu. Vai ne? Es viņiem saku, man vajag āfrikāņu, viņai es tev čigāņu došu. Kurš man pa savus vēl rādīt? Jā, mums rāģiņš nava. Nava. Sūdīgi, kāpēc tu sievu rāģiņu nenosatusi? Es jau man. Muļķi beigā. Jāpšķi, kas tev stūk? Nečer rocīs augšā, tev padistītis tā normāli smako. Nu, tas jau nav jāzina. Ir jau ir. Jā, man sieva teica, ka... Tu atradi kaut kādu vecmodīgo ierakstīšanas ierīci. Man sieva teica, ka man būs nauda maciņā. Būs arī? Aptuveni maļ krēsls saplīst. Brečka! Kaimeņ! Kas šitie pa krēsliem ir? Nē, nu vecī, tu krēsu saplēs. Kaut kādi jaunieši tie ir. Stulbi afrikāņi taisīt. Un ko man tagad ar viņu darīt? Pohuj pa tevi, kāpēc? Avīzi vēl. Mums neveicāt. Kā es tagad sēdēju? Es šitā paņemšu, man būs spēļovēns mājās. Sēd kā gribi. Jā, tu gan neesi ļoti labi draugi. Nu, reāli mēs varētu pabīdīt krēsliņu tuvāk, un tu varētu apsēsties uz maliņas. Ne? Nē. Es izdomāšu kaut ko. Man tev iedod dibens atdiņu. Šie jaunieši izturīgi. Starp citu, zini, kur es šito pirku? Jo! Kaut kādā avīzē bija ielikt sludinājumu. Pārdod 73 vecus gadus krēslus. Tu par to te Toms un Džerijs 2 LMT? Nu, bet uzliec man to dirsu sargu. Uzmanīgi. Nu, kā tas tik neuzmanīgi? Meistars teica, ka konstrukcijai jābūt labai. Nē, man meistars pirms 70 gadiem teica, ka šis krēsls man kalpos ilgi. Bet, nu, pasties, visi vati izsprāga. Vai tu pasties, manu pārpārmest varētu, un es neceru. Nu, kāds ļognovis apsēdīs jūs, vai ne? Paskай, tu kritīs pār tiltam atgar. Sanāk ceļi. Tu uzsīs pa kāju, tas ir nokris. Tas loviņš starp. Tev kaimeņi. Ko mēs vakarā darām? Geriet, cik man ir nauda. Man ir 9 lati, bet tūlīt būs 10 lati. Jā. Domājies. Tā ir stāst man, ar ko tu sadarēji? Ko es sadarēju? Ka es nokritīšu no šī krēsla. Tas bija Bin Lādens, viņš ir dzīvs, jā. Nē! Jā. Nē! Jā. Nē! Jā. Nē! Jā. Nē! Jā. Nē! Nē! Ko tu ieraudzīji?
Ieva Zariņa šodien pie LNT rādīs savu pliko dibenu. 3 dienas nav mazgāts. Muzikālā informatīvā rīta programma 11:00, muzikālā informatīvā dienas programma 12:00. Sveicieni Dirsas dienā un labas apetītes vēlējumu koncerts 8:00 vakarā. Kas tas pa brokastu vēlējumu? Es tev pilnīgi piekrītu. No Panamas līdz jumtiem. Zelta raudiens. Un nakts pornogramma. Vai? Iedomāt savējo padod. Ņem, tas nekādu porno nav. Kur tev ir? Porno. Ko tu nav porno? Pasties. Nē. Nē, ir gan. Paga. Reku zem svarkiem pat var redzēt. 23:30. Oi, kas man patrauciņi atnāca. Runtā lieta Gunta Ūtra. Atceries tos vecos labos 60. gadus, kad tu ieslēdz televizoru jebkurā laikā un tur pliks bābietis tur dejojam. Klausies, kaimiņi. Es tev gribu pateikt, jau, vai telefonis vibrē. Jo, to jau. Tikai nezvani man. Var sakot, jā. Nē, es tikko pamodu. Kaimiņi, sēžam pie viņa. Pie mani. Ēdam brokas. Labi. Tā, tu telefonu nevajag? Labi, atstāšu radio. Kaimiņš krēsls! Kā viņš šitā? Es mašanu avīzē atradu pamācību gāju salu. Kā viņš šitā? Viņš šeit daudz zāmu viskā. Nāj. Labi, sievi savāks. Tagad mēs ejam abi, vai tu paliec? Man tikko zvanīja no Pakistānas, jāiet kājām. Aizējam. Paņemam šito. Nē, tas bija asprātīgs joks. Lidojiet putnu kapiņas. Tad tu nāksi man kaimiņu. Nu, mēšķit man grābus, nu, saprasīt. Man šķēļi ir jāvāp.